Kad ūdens ieplūst, visu izņemot 4 vīriešus, liktenis ir nolemts. 48 stundu laikā viņu priekšnieki viņus pametīs, lai glābtu kuģi, un viņu ģimenes tiks atstātas likteņa varā. Torpēdu un elektriskās jaudas parādīšanās padara zemūdenes par būtisku kara mašīnu. 1915. gada 7. maijā vācu zemūdene U-20 nogremdēja Britu okeāna laineri RMS Lusitānija. Līdz 1930. gadu sākumam ir skaidrs, ka zemūdenēm būs nozīmīga loma nākotnes konfliktos. 1930. gadu beigās spriedze starp Eiropas valstīm un nacistisko Vāciju pieaug, un Otrā pasaules kara iespējamība kļūst arvien ticamāka. Lielbritānijā Karaliskās jūras flotes augstākā vadība ir ļoti labi informēta par draudiem, ko rada pārākās vācu zemūdenes, un aktīvi cenšas uzlabot Britu zemūdeņu floti. Sagaidot kara izcelšanos, 1935. gadā tiek pasūtītas 15 jaunas Triton, jeb T klases zemūdens, lai aizstātu novecojušās OP un R klases zemūdens, kuras Briti līdz šim bija izmantojuši. Katrai no zemūdenēm tiek piešķirts nosaukums, kas sākas ar burtu T. HMS Tetis, jeb viņas majestātes zemūdene Tītis, tiek sākta būvēt 1936. gada decembrī Kamelledus kuģu būvētavā Birkenhedā. 82 metrus garām HMS Tetis ir pirmā T klases zemūdene, ko būvē uzņēmums Kamelleda. Nosaukta par godu Tetīdai, Ahilei mātei grieķu mitoloģijā, tā tiek nolaista ūdenī ar šampanieša kristībām 1938. gada 29. jūnijā. No paša sākuma to vajā neveiksmes. Pirmo jūras izmēģinājumu laikā 1939. gada aprīlī pirmais lielais sarežģījums ir tas, ka stūres iekārta ir uzstādīta nepareizi. Otrādi. Kad stūre tiek pagriezta pa labi, kuģis pagriežas pa kreisi, un otrādi. Tad, gatavojoties pirmajai ieniršanai, priekšgala stūres virsmas, kas kontrolē zemūdenes nolaišanās ātrumu, pilnībā iestrēgst straujas ieniršanas pozīcijā, piespiežot pārtraukt izmēģinājumus. 1 mēnesi vēlāk tiek pārbaudīts torpēdu nodalījuma aprīkojums, pirms kuģis tiek nogādāts uz plānoto apkopi. Torpēdu telpa ir nokrāsota ar emaļas krāsu pārklājumu. Torpēdu cauruļu durvis ir nokrāsotas ciet. Neliela kļūda, kuru ir viegli izlabot, taču tā netiek pamanīta. Maija beigās Tētis gatavojas otrajai jūras izmēģinājumu kārtai. 1939. gada 1. jūnijā rītā Karaliskās jūras kara flotes komandieris Bolas vada kuģi gar Velsas ziemeļu krastu uz apmācību zonu Īrijas jūrā, lai veiktu pirmo niršanu. Izbraucot no Birkenhedas, komandieris Bolas komentē, ka Tētis šķiet atrodas pārāk augstu ūdenī un nedaudz slieces uz kreiso bortu. Uz klāja atrodas apkalpe, vairāki jūras kara flotes virsnieki, tostarp kapteinis HPK Orams, kā arī 2 māsas zemūdeņu taku un tridentu komandieri. Kopumā uz klāja ir 103 cilvēki, no kuriem 50 ir pasažieri. Tostarp admiralitātes virsnieki, Camel darbinieki, pārstāvi no citām inženieru kompānijām un vietējo kuģu pārstāvi. Locis Normans Vilkoks un ēdinātāji, kuri ir tur, lai pēc jūras izmēģinājumiem pieņemšanā nodrošinātu sviestmaizes, alu un pīrāgus. Tetisu pavada velkonis vada Grebkok, kuru vada kapteinis Alfreds Godfrijs. Uz velkoņa atrodas 2 jūras spēku vīri un 2 Camel darbinieki, kuri nodrošina sakaru starp Tetis un Grebkoku. Velkonis atrodas tur, lai pārliecinātos, ka niršanas izmēģinājuma laikā apkārtnē nav citu laivu. Līdz 13:30 Tetis ir gatavs pirmajai niršanai. Pavadošais velkonis jautā, vai kāds no 50 pasažieriem vēlētos izkāpt no Tetisa pirms niršanas. Taču tā ir aizraujoša iespēja, kur neviens nevēlas palaist garām. Tetisam ir 6 ūdens necaurlaidīgas nodalījumi, sākot ar torpēdu zonu priekšgalā un beidzot ar stūrēšanas nodalījumu pakaļgalā. Plakstāts 13:40 komandieris Bolas nosūta viņa niršanas koordinātas zemūdeņu štābam HMS Dolphin kopā ar īsu ziņojumu. Nirstam tagad. Kapteinis Godfrijs uz velkoņa Grebkok redz, ka Tetisai ir grūtības ienirt. Aptuveni stundu Tetisa manevrē apkārt, riņķo un lēnām iegrimst ūdenī. Uzklāja komandieris Bolas atklāja, ka zemūdenes priekšgals šķiet viegls, un lai arī ko viņi mēģinātu, viņi nevar ienirt zem ūdens līnijas. Viņš nosūta virsniekus izmeklēt. Torpēdu caurules kuģa priekšgalā dažkārt tiek izmantotas kā balasts, lai līdzsvarotu kuģa peldspēju. Torpēdu virsnieks leitnants Freds Vuds pārbauda torpēdu caurules vienu pēc otras, lai pārliecinātos, vai tajās ir gaiss vai ūdens. Viņš sagaida, ka tajās ir gaiss, jo kuģis atrodas augstu virs ūdens. Lai pārbaudītu, vai caurules ir aplūdušas, ir jāatver ļoti mazs krāns torpēdu caurules durvīs.
Ja izplūst ūdens, tad zināms, ka caurule ir aplūdusi. Kad leitnants Vuds atver pārbaudes krānu 5. torpēdu caurulē, iztek tikai daži ūdens pilieni, kas ir normāli torpēdu caurulē. Iekšējās torpēdu durvis ir aizkrāsotas cietu. Emaļas krāsa ir pietiekami stipra, lai noturētu ūdeni pie pārbaudes krāna. Leitnants Vuds atver iekšējo lūku, lai pārbaudītu cauruli. Ārējās torpēdu caurules durvis patiesībā ir pilnībā atvērtas, un caurule ir pilnībā aplūdusi. Kad viņš atver iekšējo lūku, durvis uzreiz atsprāgst vaļā, un 100 galonu jūras ūdens ieplūst iekšā, apludinot torpēdu nodalījumu. Vuds un citi apkalpes locekļi mēģina aizvērt lūku, taču jūras ūdens spiediens ir pārāk liels. Pēkšņais ieplūstošā ūdens svars kopā ar priekšgala dziļuma stūru iestatīšanu straujai iegrimšanai liek tētisai noliekties uz priekšu. Tā sāk grimt gandrīz uzreiz. Tieši pirms 15:00 atbalsta velkoņa apkalpe dzird skaļu gaisa švīkstienu un vēro, kā HMS Thetis ātri pazūd zem ūdens virsmas. Komandieris uz Grebkoka klāja ir šokēts par redzēto. Tētises priekšgals ir zem ūdens, kamēr pakaļgals ceļas augšā. Tas nav normāli. Leitnants Vuds pavēl visiem iziet ārā un mēģina aizvērt ūdens necaurlaidīgās durvis uz torpēdu nodalījumu. Tētise ir noliecusies uz priekšu, un smagās metāla durvis tagad karājas lejup torpēdu nodalījumā. Durvis tur atvērts aizbīdnis, kas atrodas nodalījuma iekšpusē un aiz durvīm. Apkalpes loceklis nokāp nodalījumā un atbrīvo aizbīdņi. Virs torpēdu nodalījuma durvīm stāv leitnants Vuds. Viņš mēģina pavilkt durvis uz augšu pie sevis. Tā kā zemūdens priekšējā daļa strauji piepildās ar ūdeni, durvju svars un niršanas leņķis padara gandrīz neiespējamu durvju aizvēršanu. Ar savas komandas palīdzību leitnants Vuds spēja pacelt durvis augšā, taču durvīm nav viena centrālā aizslēgšanas mehānisma. Tām ir 18 tauriņu skrūves. Dažas no šīm skrūvēm karājas ceļā un neļauj durvīm aizvērties. Katra tauriņa skrūve nepieciešams atvērt, pirms durvis var ievilkt vietā, un uz jau tās smagajām metāla durvīm ir uzkritis arī mēbeles. Komandai izdodas nostiprināt tikai vienu tauriņu skrūvi. Viņi pārtrauc mēģinājumu un cenšas uzkāpt caur torpēdu glabāšanas nodalījumu uz 3. nodalījumu – dzīvojamo zonu. Dzinēja telpas apkalpes locekļi Arnolds un Cunninghams kopā ar citiem mēģina aizvērt durvis starp dzīvojamo zonu un torpēdu glabāšanas nodalījumu. Taču apkalpe no glabāšanas un torpēdu nodalījumiem joprojām cenšas izkļūt ārā. Arnolds apsver iespēju aizvērt durvis un atstāt dažus vīrus aiz muguras, lai glābtu zemūdeni un atlikušo apkalpi. Viņam ir augstāka pozīcija un cīņā uz dzīvību un nāvi viņam ir priekšrocība. Šāda veida grūts lēmums zemūdens jūrnieku vidū tiek uzskatīts par iespējamu drošības pasākumu, bet viņš tomēr pagaidīs, līdz visi būs drošībā un tad aizvērs ūdens necaurlaidīgo starpsienu. 2 priekšējie ūdens necaurlaidīgie nodalījumi ir pilnībā aplūduši, pirms tie tiek noslēgti. Uz ūdens virsmas velkonis Grebkok nav nometis enkuru un dreifē prom no zemūdenes pēdējās zināmās atrašanās vietas. Tētis vadības telpā apkalpe saprot, ka ir vēl viena problēma. Kapteinis Orams dod pavēli izpūst galvenos balasta tankus, lai palielinātu peldspēju. Taču kuģa slīpuma dēļ ūdens balasta tvertnēs ieplūst ātrāk nekā to var izsūknēt ārā, tāpēc operācija tiek pārtraukta, lai taupītu resursus. Viņi arī samazina elektroenerģijas patēriņu, lai saglabātu akumulātora darbības laiku. Tagad nospiests ar tonām ūdens, kuģa priekšgals nogrimst 30 metrus līdz jūras dibenam. Iegrimst dubļainajā gruntī, un viņi nevar atbrīvoties. Viņi ir iesprostoti jūras dibenā 30 metrus zem Īrijas jūras virsmas. Viņu sakaru aprīkojums Azdik ir primitīvs sonārs, un tas ir bojāts, tāpēc viņi nevar sazināties ar virsmu. Viņiem jācer, ka, kad tētis kavēsies, tiks nosūtīta palīdzība, lai viņus izglābtu. Karaliskās jūras flotes virsnieki, kuriem jau vairāk nekā 3 stundas nav bijis tiešs kontakts ar tētisu, ir noraizējušies, tāpēc viņi dod rīkojumu pārmeklēt tuvāko apkārtni. Karaliskās jūras flotes eskadras mīnu kuģis HMS Brazen, kas jau atrodas netālu Īrijas jūrā, tiek nosūtīts, lai palīdzētu atrast tētisu. Tas sāk pārmeklēt apkārtni un atrod pavadošo vilcēju. HMS Tētis ir pietiekami daudz gaisa, lai ar savu ierasto jūrnieku sastāvu paliktu zem ūdens apmēram 36 stundas, taču ar papildu 50 pasažieriem uzklāt
klāja, šis laiks tiek samazināts uz pusi. Vīri saglabā mieru, sarunājas par sportu un par to, kādu sagaidīšanu viņi saņems pēc izglābšanas. Taču stundām ejot un nesaņemot nekādas pazīmes par glābšanu no virszemes, komandieris Bolas sāk uztraukties par sarūkošo gaisa daudzumu. Uz Tētises klāja apkalpe izklāsta plānu, kā palīdzēt glābējiem augšā. Viņi nolēma izliet lielāko daļu dzeramā ūdens no pakaļgala tvertnēm. Tas padarīs Tētises pakaļgalu pietiekami peldspējīgu, lai tas varētu pacelties līdz virsmai. Galu galā zemūdene ir 82 metrus gara, bet viņa atrodas tikai 30 metru dziļumā. Plāns izdodas un Tētises pakaļgals izlaužas virs ūdens, paceļoties augstu virs ūdens līmeņa, skaidri redzams ikvienam tuvumā esošajam. Taču glābšanas kuģi meklē nepareizā vietā. Iestājas tumsa, un Tētise vēl nav atrasta. Laikam ejot un nesaņemot nekādas ziņas par glābšanu, komandieris Bolas aicina brīfingprātīgos sākt kuģa evakuāciju caur avārijas lūgu. Apkalpē ir evakuācijas aprīkojums, taču tikai daži ir pienācīgi apmācīti tā lietošanā. Protams, 50 pasažieriem, kas atrodas uz klāja, nav ne jausmas, kā izkļūt no nogrimušas zemūdenes. Pirmais brīvprātīgais ir kapteinis Harijs Orams. Tas varētu izklausīties pēc kapteiņa, kurš cenšas pirmais pamest kuģi. Taču patiesībā tā ir ļoti nesautīga rīcība. Kapteinis Orams ir vecākais flotes virsnieks, taču viņš nav šī kuģa komandieris, un tā ir bīstama operācija. Lai izkļūtu no kuģa caur avārijas lūku, izkļūstošajiem jūrniekiem jāiekāpj avārijas kamerā. Pēc tam, kamēr viņi atrodas iekšā, kamera jāpiepilda ar ledainu ūdeni no Īrijas jūras, lai izlīdzinātu spiedienu, pirms var atvērt ārējo lūku. Tā kā zemūdene ir sasvērta tik stāvā leņķī, nav nekādas garantijas, ka ārējā lūka vispār atvērsies pareizi, un cilvēki varētu noslīgt slūžā. Pat ja viņiem izdodas izkļūt un droši nokļūt līdz virsmai, pastāv iespēja, ka tuvumā nav neviena glābšanas kuģa. Tas nozīmē, ka ir ļoti iespējams, ka viņi varētu noslīgt vai nosalt līdz nāvei, pirms viņus izglābj. Kapteinis Orams pielīmē pie savām drēbēm ziņojumu, kurā apraksta situāciju uz kuģa un nepieciešamību ieplūdināt svaigu gaisu kuģī. Ja viņa ķermeni atradīs, pat ja viņš būs miris, viņš joprojām var palīdzēt pārējiem vīriem. Kapteinis Orams veiksmīgi uzkāp 6 metrus līdz virsmai, kur viņš gaida tumšajā augstajā ūdenī. Tad vēl viens jūrnieks, leitnants Vuds, izkļūst caur evakuācijas lūku un pievienojas viņam. Vismaz viņam ir kompānija. Nākamās dienas rītā pulksten 07:00 novērotāji uz HMS Breizenklāja beidzot pamana pakaļgalu, kas izceļas no ūdens, un 2 vīriešus, kas peld tuvumā. Vīrieši tiek ātri izglābti, un viņi nodod ziņas par notikušo zem ūdenslīnijas. Kapteinis Orem un leitnants Vuds izskaidro situāciju zemūdenē Tetis. Ņemot vērā gaisa trūkumu un pieaugošo oglekļa dioksīda līmeni, tiem, kas iesprostoti iekšā, laiks strauji beidzas. 2. jūnija agrā rītā, dienu pēc Tetis nogrimšanas, uz notikuma vietu ierodas nirēji no HMS Tedworth un sāk izvērtēt situāciju. Viņi ziņo, ka zemūdenes pakaļgals ir nedaudz virs ūdens, taču galvenā lūka, kas nodrošinātu vieglāku evakuācijas ceļu, ir zem ūdens. Nirējs tiek nosūtīts lejā, lai mēģinātu pievienot gaisa šļūteni. Diemžēl nirējam ir pieejams tikai 30 minūtes gaisa, un viņam neizdodas saulaicīgi pievienot šļūteni. Uz virsmas situācija kļūst arvien haotiskāka. Krastā sāk pulcēties pūļi, vērojot, kā norisinās drāma. Preses pārstāvji ir visur, dokumentējot katru jauno pavērsienu. Uz Tetis klāja apstākļi kļūst nepanesami, jo uzkrājas oglekļa dioksīds un sāk pietrūkt skābekļa. Komandieris Bolas pavēl vīriem mēģināt izkļūt pa 4 caur avārijas lūku. Tas ir izmisīgs plāns, lai vismaz daļu vīru dabūtu nost no Tetis, un atlikušais skābeklis pietiktu ilgāk. Pirmajā mēģinājumā viens vīrs krīt panikā, kad kamera piepildās ar ūdeni. Viņš norauj masku un mēģina atvērt ārējo lūku, pirms caurule ir pilnībā aplūdusi, tādējādi aizķīlējot ārējo lūku. Pēc tam apkalpe atver iekšējo lūku un ievelk 4 vīrus atpakaļ iekšā. 3 vīri jau ir noslīkuši. Izglābtais viņiem pastāsta, ka ārējā lūka tagad ir aizķīlējusies, padarot turpmāku evakuāciju neiespējamu. Izmisīgi vēloties izkļūt, vēl 2 vīri tomēr nolemj mēģināt. Abi vīri atver aizķīlēto lūku un nokļūst līdz virsmai, kur viņus uzņem glābšanas laivas. Šobrīd daudzi vīri Tetis iekšpusē jau zaudē samaņu vai jūt reiboni skābekļa trūkuma dēļ. Viņi nav spējīgi veikt pat vienkāršus uzdevumus, nemaz nerunājot par mēģinājumu izglābties no bojātās zemūdenes. Vēl 2 vīri ieiet evakuācijas lūkā. Caurule piepildās ar ūdeni, un viņi mēģina atvērt ārējo lūku, kas iestrēgst. Vīri zemūdenē atkal atver iekšējo lūku, lai izvilktu savu biedru ķermeņus. Taču ne tikai ārējā lūka ir iestrēgusi nedaudz atvērta.
Tagad viņiem vairs nav spēka cīnīties ar ūdeni, kas plūst cauri iekšējai lūkai, lai to aizvērtu. Kad tonām ūdens piepilda zemūdeni, Tētise grimst atpakaļ uz jūras dibena. Palīgā glābšanas darbiem tiek piesaistīta privāta glābšanas kompānija. Viņi jau operācijas sākumā bija piedāvājuši savu palīdzību, taču viņa piedāvājums sākumā tika noraidīts. Nirēji saka jūras spēkiem, ka var izgriezt caurumu korpusā un ievadīt kuģī gaisa cauruli. Tas ļautu iegūt laiku, lai izstrādātu plašāku plānu. Taču jūras spēki glābšanas nirējiem liek negriezt korpusā caurumu. Kuģi var izglābt, bet tikai tad, ja tas paliek strukturāli neskarts. Tikko pēc pusnakts, 3. jūnijā, radiniekiem, kas gaida krastā, tiek paziņots, ka vairs nav cerība. 99 vīriešiem, kuri joprojām atrodas zemūdenē. 4. jūnijā tiek pieņemts lēmums vilkt Tētisu ar apkalpi joprojām iekšā uz saklākiem ūdeņiem, lai izceltu viņu ķermeņus. No 103 vīriešiem, kas devās jūrā uz HMS Thetis, klāja izdzīvo tikai 4. Oficiālā izmeklēšana nosaka, ka iepriekš nav bijis neviena līdzīga negadījuma, tāpēc iznākumu nevarēja paredzēt. Tā kā iznākumu nevarēja paredzēt, neviens nav vainīgs. Un ja neviens nav vainīgs, tad nav arī atbildības, un ģimenes nesaņem nekādu kompensāciju. Tētise tiek izcelta un sagatavota aktīvam dienestam. Tā tiek pārdēvēta par Thunderbolt un nosūtīta 2. pasaules kara laikā. 1943. gada 14. martā itāļu korvete Ciconia atklāja uguni un nogremdē Thunder.